Tīkla mārketings ir finanšu piramīda. Draugi, reiz par visām reizēm novelkam stingru robežu starp legālu biznesu un kriminālu atbildību. Nelegālā schēmā vienkārši nav nekāda reāla produkta. Nauda tur tiek izmaksāta tikai uz jaunu ieguldītāju pieplūduma rēķina. Tas ir matemātisks strupceļš. Piramīdas absolūti vienās sabrūk un visvairāk cieši tie, kuri atnāca pēdējie un nesagaidīja savas izmaksas. Savukārt legālajā tīkla mārketingā ir stabila, kvalitatīva prece, un šeit darbojas dzelzceļa noteikums. Cilvēki pirks šo produktu pat tad, ja viņi vispār neplāno būvēt tīklu, vienkārši tāpēc, ka tas apmierina viņu vajadzību. Padomājiet paši, internets ikdienā palīdz miljoniem uzņēmēju pelnīt pilnīgi godīgi. Taču šo pašu resursu krāpnieki izmanto naudas zagšanai. Vai tas padara visu globālo tīmekli par krāpniecisku schēmu? Nē, tas tikai nozīmē, ka slikti cilvēki dažkārt izmanto labu rīku sautīgos nolūkos. Tas pats notiek absolūti jebkurā jomā. Negodīgi nekustamā īpašuma aģenti nepadara visu nekustamā īpašuma tirgu kriminālu, un negodprātīgi fondi neatceļ īstu labdarību. Netiesājiet milzīgu industriju pēc tās sliktākajiem pārstāvjiem, kuri soc surogātu pastu privātajās ziņās un sola zelta kalnus. Vērtējiet konkrētu uzņēmumu, tā produktu kvalitātu, vadības ētiku un reālo izmaksu sistēmu, bet kā iesācējiem burtiski 5 minūtēs atšķirt uzticamu biznesu no maskētas finanses piramīdas. Ir 3 stingri kritēriji, kas krāpniekus atmasko pilnībā. Es par tiem sīki izstāstīju aprakstā zem šī video. Atver un pārbaudi, lai nepazaudētu savu naudu,